Es skatījos, kad ir vēl pieteikumi iznākuši. Es domāju, ka mēs varētu šodien iziet cauri Arčī pieteikumam. Jā, un nākamie pieteikumiem varētu es tiešraidē iziet. Un es domāju, ka tas būtu ap oktobri vidū vai uz beigām, jo es braukšu uz Latviju. Un pirms Latvijas, man liekas, arī pirms deadline, varbūt pat vairāk pieteikumu būs. Un tad varētu visiem pieteikumiem vienkārši smuki iziet cauri, uztaisīt tiešraidi, dzirdēt jūsu domas. Un, jā, es domāju, ka būtu ļoti krūti. Tā kā sveicināt apakaļ kanālā. Laimes jauka diena, protams. Un es domāju, ka maucam ar šī pieteikums. Let's go! Tāks lielāku ekrānu. Aiziet. Es domāju, vienkārši sākumā noklausamies. Pēc tam klausamies, es kaut ko pasaku, tad varbūt beigās pateikšu kaut kādu vairāk lielāku teiku. Battle rap mašīnas stāv rindā. Tā savu pantu Dafijs saka. Bļeģ, nu tu neesi pirmais, kurš iesāka raundu par ātrām mašīnām. Pirmā sezona ir mana, un tie ir jobanie fakti. Šis ir par troni, nevis balvu boju, šis ir par battle. Battles. The Great Leveler. Nu jā, tu esi repers, da man pohuj, cik tev naudas un cik tavas dziesmas klausās vecens. Mani bāri maniakāli, tavi bāri weak shit. Es beidzu repot tikai tāpēc, ka none of y'all can beat me, kad fonā neskan beati. Jūsu teksti liekas tik whack, vēl tie beļi ir fakti, jūs lazy amatieri tie, kas uz battle. Neviena cita tāda scēnā sukas lieciet, bet stavkas. Pirmā sezona BKI, otrā vieta priekš Dafa. Mums aplaukā esot ienācis vilks un domā, ka šeit valda haus. Te PKI ar mani top suns, Baskarvils un Valkadaus. Šis ir lauvas nams un mana vieta tajā galda gals. Ja tu esi vilks kā Starks, es nāku šeit pēc galvas tavs. Pīs tiekās finālā. Ja kādam 16 bāri par maz man CV men kanālā. Ait. Varētu droši vēl noskatīties Arčī battle pret Zaņāru, jā. CV apskatīties. Ok, es domāju, ejam vienkārši cauri. Mazliet pakomentēšu, lai aiziet. Battle rap mašīnas stāv rindā. Tā savu pantu Dafijs saka. Bļeģ, nu tu neesi pirmais, kurš iesāka raundu par ātrām mašīnām. Es uzreiz ko jūtu, ka šis pieteikums vairāk ir tā kā pieteikums uz Dafiju battle, kad reāli kur Arčīs ir gatavs battlot uzreiz Dafiju. Es nezinu, man ir tāds sajūta uzreiz, ka tas nav tāds 3-7 pieteikums, jā, kā parasti. Labi, bet šits ir arī interesanti, ka akapela sezona pirmā, jā. Un arī sanāca dzirdēt pirmo reizi, kā Dafijas akapelā mauc. Un pagaidām 2 pieteikums, cik skatījos akapelā. Ceru, ka notiks. Bet, ja viņš saka par ātrām mašīnām, jūs iekomentējāt droši, par kuru viņš domāja, jo es meklēju, kurš kaut ko sākumā teica par ātrām mašīnām, jo tas ir tāds sarkasms, jā, kur ir tas punchlines, kas to ir teicis, jā, I don't know. Tā kā iekomentējāt droši. Bet Dafijs teica, ka rindā stāv jautājums, vai tās ir ātras mašīnas vai sapu vai žurgs, let's go. Mācam tālāk. Pirmā sezona ir mana, un tie ir jobanie fakti. Šis ir par troni, nevis balvu boju, šis ir par battle. Battles. The Great Leveler. Nu jā, tu esi repers, da man pohuj, cik tev naudas un cik tavas dziesmas klausās vecens. Es uzreiz gribu teikt manu teiku par to, ka man liekas tas, atceros iepriekšēji, jūs visi šito ziniet par Dafijs un angļu vārdi. Jā, varbūt Dafijs ir vairāk bliezis angliski kaut kādus pat teikums, bet nevar vairāk piekasīties, piemēram, Dafijam. Jā, ja, piemēram, tiešām iekritīs tabulā, kā Arčīs ar Dafiju mauc, tur nav jābūt, man liekas, žūrijā, kuriem nepatīk tas. Jo tad būs, es varu derēt, kad Arčīs, viņš saka, tad viņam mošk nepiekasīsies, kā piekasītos vairāk Dafijam. Es jau uzreiz jau iztēlos, ka tā apmēram jau būtu, jā. Tā kā tas tā interesanti, tas tāds, es nezinu, vienkārši mans teiks. Es domāju, tas vienkārši jāmet ārā. Jo reku Dafijs, Arčīs jau, cik viņš te vārdus angļu izmanto, jā. Tā kā, jā, aiziet. Dziesmas klausās vecens, mani bāri maniakāli, tavi bāri weak shit. Mani bāri maniakāli, let's go. Es beidzu repot tikai tāpēc, ka none of y'all can beat me, kad fonā neskan beati. Jūsu teksti liekas tik whack. Teksti liekas tik vēk, uz kur šits ir tēmēts Arčī, šits vispārīgi domāts. Šitas ir pa jauniem reperiem vai BPM vai reperiem. Battle reperiem. Let's go, labs.
Bet tie ir fakti, jūs laizīgi amatieri, tie, kas uz batlu. Neviena cita. Viņam bija teksts. Un arī pastāties, vai jā, vispār komentāros kāds viņam kaut ko saka pa angļu vārdiem. Neviens īsti neko nav teicis. Kas tas tāds? Man ir ieteikums, Arčī, nemaini balss intonāciju, tev nepiesā labāk oriģināli, ja es tā būtu. Vēl uzdirž, bet pa balss intonācijām, ok. Jā, tas par angļu vārdiem, ok. Tad bišķi uz apakaļ. Fakti, jūs laizīgi amatieri, tie, kas uz batlu. Neviena. Es gribēju teikt, teksts vai teksts viņam bija. Es pareizi dzirdēju, kad pateica fakti un batli 2 reizes. Vai es pārklausījos? Tā bija bāri vīks šitas. Vot tie, bļaļi, fakti, jūs laizīgi amatieri tieks. Jā, tiešām, ok. Alright, tiešām, 2 reizes fakti un batli, ok. Arčī, interesanti. Cita tāda scēna, sukas lieciet, bet Stavkas. Pirmā sezona PKI, otrā vieta priekš Dafa. Ei, Dafī. Dafī, tev jālaiž vēl viens pieteikums būs. Mūsu aplaukā esot ienācis vilks un domā, ka šeit valda haus. Te PKI ar mani top suns, Baskervils un Valkadavs. Šis ir lauvas nams un mana vieta tajā galda gals. Patīk, kā divvārdēnēm. Rītīgi krūti. Ok, es nezinu, tagad man teikt. Jā, par to te PKI ir mani top suns. Ok, lai noklausāmies un tad. Lauvas nams un mana vieta tajā galda gals. Ja tu esi vilks kā Starks, es nāku šeit pēc galvas tavs. Pīs tiekās finālā. Tās beigas, bet tā patīk tās beigas. Ja kādam 16 bāri par maz man CV men kanālā. Man beigas ir tik cepī. Jā, shoutouts Game of Thrones, referēts uz Game of Thrones, jā, Starkiem, kuri pirmajā sezonā to viņa tēti, viņš bija karalis, man liekas, tādu viņam pēdējā sezonas, tas uz cliffhanger pat palikām, kad viņam reāli galvu nocirt un bija tāds what the fuck moments, reāli viena no labākajiem seriāliem. Izņemot pēdējo sezonu, bet tā Game of Thrones, man liekas, viena no labākajiem seriāliem, kas ir vispār uztaisīts. Yeah. Un viņiem ir ģerbonī vilks. Tā kā, jā. Jā, par šito, ko es gribēju teikt par. Jā, un kā arī, ja es uzvalku savu Sherlock Holmes cepuri, tad lauvas nams, kur visi viņi suņi ir, visi top suņi, jā, Baskervils un Valkadavs, un tā lauvas nams. Varbūt Arčīs ir slava, jā, karalis slava. Bet, jā, ir restorāns, neesmu bijis. Jā, lauvas nams arī. Ok, es uzreiz pateikšu par TPK ir man top suns. Te ir, ok. Baskervils un Valkadavs, jā. Baskervils, ok. Es sākumā, kad meklēju, man atrada, ir arī grupa Amerikā, bet ir novele, kur ir balstīta uz Baskervils, kas ir tas suns, ir novelē, jā. Tur ir Sherlock Holmes un Watsons, jā. Un tur notiek izmeklēšana par to, ka suns baida visus, nogalina un vispārējais, un Baskervils ir tas suns. Un interesanti, jā, tas, ka beigās sunim ir tā kā īpašnieks, kas viņam liek to darīt, jo es bišķi palasīju par to. Es tagad būšu Sherlock Holmes, te tagad uzvilkšu, man vajag savu pīpi. Jo es arī domāju, ka pēc šitas varētu atspēlēties uz Arčī. Ja, piemēram, batlotu pret Dafiju, ja, kas man liekas, ja, būtu ļoti interesanti. Jā, jo Baskervils ir tas suns, kurš nogalina, traucē. Viņš pat ir, es lasīju, ir iesmērāts ar fosforu, lai viņš naktī spīd un vispārējais. Un viņam ir interesants savējais, ir tas īpašnieks, kas grib mācīt to sunu, to visu darīt. Un tad viņš mantojumā iekļūt, es neatceros tos pārējos vārdus, tas īpašnieks, kuram tas suns pieder. Valkadavs arī suņu šķirni, jā, kas vilks nogalina, by the way. Tā vismaz man vēl krieviski ierakstīja, jā, un tā tur man izmetās Wolfhound. Kročā, kāpēc man liekas varētu atspēlēties? Un krūti, ka tas viss iet kopā, šis ir lauvas nams, un ķipā tur galā ir Arčīs. Interesanti. Tagad es uzvilkšu to savu Sherlock Holmes cepuru, kāpēc man liekas atspēlētos, jo, ja, piemēram, Dafijs uz kaut vai ne, tā varbūt kāds cits repers, nezinu, kas akapelā ies. Kāpēc man liekas atspēlētos, jo
Pirmais, viņš atkal piemin PKI, tad tur var referents, mēs, cik ilgi PKI bija. Es jau slēdzu iekšā arī, kā battles notikt, apmēram, kā man liekas, varētu kaut kāds referents mest. Man atkal ir tops un Cancis. Nu, reāli tepat varētu iemest, kas ir rēcīgi, ka Baskervilam ir savs īpašnieks, kas apmācīts suns, un viņš nogalina, bet ja viņam ir īpašnieks, nu, tad Kainda Āčīs arī sēž galda galā, viņš domā, ka ir tas arī galvenais, viņš ir īpašnieks, zini, un tad varētu ar kaut ko iemest, es nezinu, kur tu piemini top suni, kur ir Ants, kur ir tas top suns, pie kājas, es nezinu, vispār, visu kaut ko, es jau iztēlojos, kaut kur šito dzirdot, jau iztēlojos, kā varētu jau iziet tas battles, jā, ko paņemt, jo Dafijs, ja nāks, viņam būs vienalga, viņš ir gatavs, viņš nāk reāli nogaldāt, reāli. Jā, bet interesanti, jā, vajag bišķi palasīt arī grāmatas, arī visiem pārējiem, jā, lai visāds feature uzzidātu te. Bet, un ja jūs prasīsiet man liekas, ka Dafiem varbūt pat bija labāks, viņam bija garāks, bet man liekas, ka Dafiem bija bišķi labāks. Arī viņš kā skanēja, es pirmo reizi dzirdējām, kā latviski Dafijs mauc akapelā, un tā ir viņa būtība, viņš reāli, viņam ap 20 batliem, viņš to dara. Un man liekas, viņš pat labāk izklausies, viņam kaut kur pat flowu maiņa bija, man liekas. Un jā, akapelā. Un jā, viņam, man liekas, pat tā krūtāk izklausījās, es nezinu, un tur arī bija ļoti daudz kaut kāds referents un salīdzinājumi vispārējais. Jā, bet pieteikums labs Ārčiem. Šautauts, jā, jūs varat pastīties, mana saruna ar Ārču ir pēc viņa batla ar Zaņēru. Tā kā, jā, gaidīsim nākamos pieteikumus. Tiešraide būs. Paskatīšos pārējos, jā, BPM, kas ir ielikti jau. Tā kā, jā, tiekamies nākamajos video. Lai jums jauka diena. Take care and peace.